Nu, sacīts un darīts. Vai kā tur bija? Salika akmeņus. Kad mašīna dabūja ārā, viss kārtībā. Tā tur stāv tagad uz tām plāksnēm. Zvana. Pagā. Nu, kur es paliku? Mašīna dabūja ārā. Tā tur stāv uz plāksnēm. Tagad, ja kas... Nu jā, priekšnieks ar neko nepateica. Viss ir ķipas salīs. Nezinu, ko darīt. Tā kā tulītās, ja viņš atzvanīs, dos prikas, tad es nafīgi ārā no šejienes. Ja ne, es nezinu. Jājās tālāk. Pazies, kā Rīgas bruģes sataisīja. Šī te pacēla nolaiž ķepu zemē. Kur te uzlikt to ķepu. Nolaiž ķepu zemē, izspiež viņu līdz galam ārā, tad tiltu paceļās viens sāns augšā. Sataisīja kārtīgi Rīgas bruģi. Šitādi pasies. Galvenais, ka te vēl ir upīte vēl te tek. Tur es gāju, tur es tos akmeņus, ja kas sadabūju. Tur gāja arī kājas nomazgāt un viss pārējo. Un salikt tos un izbrauc ārā vispār, tā kā nekas nebūtu bijis. Un tagad, ko var darīt, es nezinu. Vai nu jāgaida, ka nožūst, vai nu šitais viss jānošķipelē nost. Jo apakšā ten ir normāli šķēmis. Kādi viss kārtībā, es nesaprotu, kā viņš brauc. Reku sākumā es braucu te pa turienu un viņš noslidēja sāni. Nu, va tā. Es nezinu, ko tagad. Jānošķipelē tas viss mellais nost un jācīnās tālāk vai kā, es nezinu. Nekāda baigā iedvesma jau te vairāk nav. Jāgaida, ka priekšnieks zvanīs un tad teiks, ko tālāk daram. Pagaidām tā.